satiksmes un transporta trests nemitīgi gādā, lai uzlabotu vāciešu izpostīto Rīgas tramvaja satiksmi. Pēc inženiera biedra Vilka un inženiera biedra Praškoviča projekta konstruēs jauna tipa tramvaja vagona. Tanī apvienoti 2 atsevišķi vagoni, iebūvējot īpašu vidusposmu. Jaunais vagons spēj uzņemt 150 pasažierus. Brauciens šai vagonā ir ērts un patīkams. Rīgā Saules dārzā dziesmas, rotaļas un dejas. Mazie rīznieki svin līksmus līgo svētkus. Rīgā, Kīrova un Tervatas ielas stūrī, restorāna Kurzeme telpās, atvērta dietiska ēdnīca, kas darbojas pieredzes bagāta ārsta dietologu uzraudzībā. No pilnvērtīgiem produktiem šeit pagatavo sakņu, piena un gaļas ēdienus. Rīgas taksometru parks saņēmis jaunus vieglos automobīļus Pobiedā. Rīgas iedzīvotājus apkalpos šīs skaistās un komfortablās pašu zemē ražotās automašīnas. Rīgas stacijas laukumā svinīgi atklāja jaunu trolejbusa līniju. Jaunā trolejbusa līnija savienos pilsētas centru ar Maskavas rajonu. Nesen vēl vairums Rīgas ielas bija klātas ar akmens bruģi. Tagad tās cita pēc citas tiek asfaltētas.
gludu asfalta segu pat laban iegūst arī Tallinas iela. Rīgas centrālajā kolhozu tirgū atvērts jauns paviljons. Šis gaļas tirdzniecības paviljons ir viens no lielākajiem Padomju Savienībā. No saldētavām gaļa nonāk stendos. Kontroles un pieņemšanas stacijas un laboratorijas darbinieki rūpīgi pārbauda produkcijas kvalitāti. Tikai pēc precīzas analīzes preci atļauj pārdot. Jaunatvērtais kolhozu paviljons no jauna liecina par Padomju valsts nemitīgo gādību iedzīvotāju labklājības celšanā. Vislielākais Republikas lauksaimniecības kultūras centrs būs kolhoznieku nams, ko ceļ Rīgā. Nemitīgi top šīs lieliskās pils stāve. Celtnieku vidū strādā arī labākais Latvijas mūrnieks Ādams Petersons. Agrāk uz augstceltnēm es nestrādāju. Toreiz pie mums šādas brīnišķīgas pils vienkāršajiem cilvēkiem necēla. Tagad mēs mācāmies strādāt no Maskavas celtniekiem. Pagājušā gadā mēs jau pacēlamies līdz 10. stāvam. Jaunajā gadā uzcelsim visu 21 stāvu, ieskaitot smaili. Ne tikai augstu virs zemes, bet arī zem ūdens Daugavas dibenā šajā jaunā gada dienā rit spraigs darbs. Šeit uzsākta jaunā dzelzs tilta celtniecībā. Par pirmajām celtniecības dienām pastāsta ūdenslīdējs Vasilijs Litkins. Мы готовим подводные основания для устоев моста. Эта работа большая и сложная. Народ у нас бывалый, опытный. В прошлом году каждый из нас пробыл под водой в общей сложности более месяца, а кто и 2. Так что за нами остановки не будет. Lūk, tāds būs jaunais tilts. Nemitīgi veidojas un kļūst skaistāka Padomju Rīga. Projektētāji, arhitekti un celtnieki veido jaunus namus, laukumus, bulvārus. Lūko par to stāsta pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Reke. Pagājušā gadā Rīgā uzcelts jaunas dzīvojamās mājas 19,000 kvadrātmetru koplatībā. Šogad dzīvojamo māju celtniecība ievērojami palielināsies. Cels arī klubus, kinoteātrus, veikalus, augstāko mācības iestāžu un skolu celtnes. Lūk makets, kas attēlo nākamo pilsētas laukumu jaunceļamā tilta rajonā, šeit daudz jaunu namu graznos mūsu republikas galvas pilsētu. Atpūtas dienā katram sava iemīļota nodarbošanās. Juglas apkārtnē vienmēr daudz ziemas zvejas cienītāju.
Šeit bieži sastopami tekstilnieki Jānis Zaķis un Antons Šļaukstiņš. Šodien 20 grādu sals, taču mūrnieks Antons Mužnieks prot izlīdzēties. Pārtikas veikals Rīgā, Avotu ielā 26. Pircējus ātri un laipni apkalpo pārdevēja Skaidrīte Trušelē. Par labu darbu viņai piešķirts Latvijas PSR labākās pārdevējas goda nosaukums. Vēl dažus gadus atpakaļ Rīgā šīs ielas nebija, bet šodien te jau daudz jaunu iedzīvotāju. Iepazīsimies ar dažiem. Šeit dzīvo mūrnieka Andreja Grigorjeva ģimene. Tēvam palīdz dēls Artjoms, Ļeņingradas Kalnu institūta students. Kaut arī virpotājs Arvīts Jaunzems strādā ļoti centīgi, tomēr Andris savu celtni pabeidzis pirmais. Arvīdam svarīga apspriede ar sievu Aridu. Lūk, tieši tur būs vannas istaba. Cementstrādnieka Aleksandra Vasiļjeva ģimene steidzas nobeigt mājas ārējo apdari. Tikai šajā gadā vien valdība piešķīrusi vairāk kā 8 miljoni rubļu aizdevuma mūsu republikas darba ļaudīm ģimenes mājiņu celšanai. Dārziema ielai ir arī savi vecsaimnieki. Jau 4. gadu šeit dzīvo fabrikas Rīgas komunārs virpotājs Rolands Kalniņš. Šodien viņa dēlam Eduardam 18. dzimšanas diena. Sveicienus brālim no Arktikas atsūtījusi vecākā māsa Rita. Gaiša, saulaina dzīve rit jaunajā ielā. Rīga saņem arvien jaunas mašīnas ielu tīrīšanai. Tās tagad apkalpo ne tikai pilsētas centru, bet arī attālākus rajonus. Pa īstam Rīgas aptīrīšanas stress sācis strādāt gan tikai tagad, ziemas beigās. Bet labāk vēlu nekā nekad. Cerēsim, ka nākamo ziemu tresta darbinieki sagaidīs labāk sagatavojušies nekā tagadējo. Rīgas kultūras un atpūtas parkā ceļ estrādi plašiem masu sarīkojumiem. Uz estrādes varēs novietoties 7000 dziedātāju liels koris. Izbūvēja vietas 31 000 skatītāju. Jau 21. jūlijā pāri Meža parka priedēm no šīs estrādes skanēs varena dziesma, sveicot Republikas 15. gada dienu. Rīgā Suvorova ielā darbojas jauna diētiskā ēdnīca. Tās virtuve iekārtota atbilstoši vismodernākajām prasībām, atvieglojot darbu personālam
un nodrošinot augstas kvalitātes ēdienu pagatavošanu plašā sortimentā. Labu ēstgribu! Pēcpusdienas stundās Rīgas lidostā sarodas vairāk ļaužu nekā parasts. Nesen šeit sākusi kursēt ērta satiksmes lidmašīna, kuras maršruta nosaukums visai interesants – ekskursija virs Rīgas. 10 minūšu ilgajā braucienā pasažieri var apskatīt mūsu republikas galvaspilsētu no putna lidojuma. Rīgas ielās parādījusies oriģināla mašīna. Tā ir viena no Austrijā iepirktajām autokafejnicām. Iekšpusē viss mirdz un laistās, kafijas un tējas varītāji. Tepat trauku mazgājumās ierīces. Piekabināmajā vagonā saldētava un elektrostacija, kas apgādā ar elektroenerģiju virtuvi. Strāva ieslēgta, pa šī brūni apceptā pīle nerada apetīti. Bet varbūt vēlaties kafiju? Lūdzu, autokafejnīca paredzēta masu sarīkojumu apkalpošanai. Tā vairs nav tāla nākotne, kad pa šīm caurullēm no Rīgas termoelektrocentrāles plūdīs karsts ūdens uz rīdzinieku dzīvokļiem. Maskavas rajonā Latvijas dzelzceļniekiem izbūvētas glītas dzīvojamās mājas. Bet ko lai saka par to pagalmiem? Un par šādu ietvi Suvorova ielā. Toties Kirova ielas ietvēm nesen uzlikts jauns segums. Bet vai pilsētas izpildu komiteja nedomā, ka tāds darbs ir brāķis? Daudzi rīdzinieki apmeklē šo kafejnicu Kirova ielā. Tikai neskatieties uz augšu. Kafejnicas direktors Vilis Zilgalvis piekrīt, ka patiešām nav labi. To vajadzētu novērst un aizmūk no kinokameras objektīva. Būdami šā puķu veikala klienti, mēs nesauksim vārdā vadītāju, kur acīm redzot domā, ka šāda lupata rotā vitrīnu. Kā lielās, tā mazās lietās vajag rūpēties par savas skaistās pilsētas labo slavu. Pirmos viesus uzņēmusi viesnīca Rīga. Tās pirmajā posmā 90 labi iekārtotu numuru. Iekārtas darināšanā daudz pūļu pielikuši Rīgas mēbeļu meistari un tekstilniekiem. Atbraucēji te varēs justies tikpat ērti kā mājās. Jūsu priekšā pirmais platekrāns Rīgā ar stereofonisko skaņu. Piedodiet,
Skaņu gan jūs dzirdēsiet tikai aizjot uz kinoteātri Gaisma, kur to rāda 15 skaļruņi. Pārmaiņas notikušas arī aparatūras telpā. Platekrāna kinolentā attēli izskatās saspiesti. Tādēļ nepieciešama speciāla optika, lai uz ekrāna skatītājs tiešām justu plašumu. Kā tas īsti izskatās, to tūlīt redzēsiet. Platekrāna kinoteātris Gaisma jau atvēris savas durvis skatītājiem. Pie dzelzceļa stacijas Šķirotava izaudzis strādnieku ciemats. Mazā Raimonda pirmie soļi jaunajā mājā. Šo dzīvokli iegūsi vilcienu sastādītāja Voldemāra Števes ģimene. Ak, cik patīkami mazgāties jaunajā vannā! Drīz mazuļi varēs doties uz bērnu dārzu. Te sanāks jautrs pulks, un garlaicībai nebūs vietas. Bet atpūtai 40 vienādas gultiņas. Paši nepacietīgākie ir jau klāt. Rosīga dzīve ienākusi jaunajā strādnieku ciematā. Bet Daugavā pēdējais ledus jau aizpeldējis jūrā. Vienu brīdi kļuva pavisam silti. Par to sevišķi priecājas mūsu spārnotie draugi. Pirmie zaļumi pievilka cilvēkus kā ziedi bites. Rīgas ielās un parkos, lai gan vēl silti saģērti, bērni atsāka vasarīgas rotaļas. Skaudība, kā redzat, viņu vidū nav gluži sveša. Dažs pirmo reizi mūžā pārliecinājās, ka saule neviens spīd, bet arī silda. Ķīšezera krastā radās pat īsti pārdrošnieki, taču šie prieki nebija ilgi. Atkal uzpūta ziemelis. Rīdzinieki iecienījuši veikalus bez pārdevējiem. Iepazīsimies arī ar šiem 18 automātiem. Neredzamas rokas piepilda alus kaucus. Automāts nekad nekļūdās daudzumā, un arī lieks ūdentiņš nevar pielīt klāt. Atcerieties vārdus galdiņ klājies, un tie piepildīsies. Ja esat izsalkuši un maz laika, iegriezieties Revolūcijas ielā 8. Jau aicina karnevāla melodijas. Kultūras un atpūtas parkas Lidotavā Padomju armijas 40. gadadienai veltītie ledus svētki. Te sastopam arī paziņas. Tā taču viena no republikas labākajām daislidotājām – Astrīda Līcīte. Jā, bet te viņa kopā ar partneri Vladimiru Perpeļicinu.
Mirdz ugunis, dzied slidas un virpuļo līksmie svētku viesi. Karnevāla maskas daudziem sagādā jautru pārsteigumu. Iedomājieties, šie niģerēni ir Rīgas Lierišķās mākslas vidusskolas audzēkņi. Sveiciens ķekatniekiem! Lūk viņi! Par labākajiem žūrijas komisija atzina meteņu uzveduma dalībniekus 21. vidusskolas maskas. Uz redzēšanos nākošajā karnevālā! Jau 38 gadus Rīgas vecākais pirtnieks Oskars Fals strādā pirtī Vēdambauma ielā 18. Sevišķi iecienītai romiešu nodaļā. Temperatūra 64 grādi pēc Reumīra, bet daži tikko sāk iesilt, ierasts. Pret saviem klientiem vecais pirtnieks Oskars vienmēr ir rūpīgs un uzmanīgs. Iegriezieties pie viņa arī jūs, nenožēlosiet. Pienākusi vasara ar sauli, ziediem un siltām dienām. Cik patīkami atpūsties Rīgas parkos un pilnu krūti baudīt cilvēku rokām kopto skaistumu. Diemžēl vēl ne visi to prot cienīt, un jo sevišķi jaunieši. Šoreiz viņi gan labojas ar kinotehnikas palīdzību, bet nākamreiz vai kara sekas? Varbūt ir plosījies huligānu bars? Taču nē, šajā piemēslotajā pagalmā sev pieminekli uzcēluši brāķdari. Trešās dzelzbetona izstrādājumu rūpnīcas vadītāji bijuši par kūtru, lai palūkotos uz rūpnīcas VF pagalmu, bet derētu gan, un jo ātrāk, jo labāk. Vai zināt ko? Aizbrauksim uz Šmerli, paskatīsimies, kāda tad īsti izskatās jaunā slēpju bāze. Jums nav līdz slēpju? Nekas. Lūdzu, arī zābakus varat dabūt. Un tagad aidā, pakalni gaida. Jauki tā paslēpot, bet svaigā gaisā, kā zināms, rodas ēst gribā. Nebēdājieties, te līdzēt var viegli, jāuzkāp tikai 2. stāvā. Izvēle, visu pat pārskatīt nevar. Ik viens atrod ko pa savai garšai. Patreiz vislabāk nodar karsta tēja, spriež inženiera Vladimira Svirido ģimene. Ar skaisti pavadīto dienu apmierināti arī vefieši Ilga un Visvaldis Zomeri. Nu, uz redzēšanos šai pašā vietā nākamo svētdienu. Šajā vietā 1905. gada 13. janvārī Cara Bendes zvēriski apšāva Rīgas strādniekus, kuri protestēja pret asiņainajiem notikumiem Pēterburgā. Sirmais bolševiks biedrs Treimanis ir to bargo dienu liecinieks. Raugoties rītdienā, padomju tauta neaizmirst pagātni. Kritušo varoņu piemiņa dzīvos mūžam. Mūsdienu cilvēku laimi un brīvību izcīnījuši tie, kuru asinis gaila padomju zemes karogā.
pateicības un cieņas ziedus. Revolūcijas kareivju sākto ceļu brālīgā solī turpina visas socialisma lielvalsts tautas. Pilsētas sejā nozīmīgs vaips ir skatlogiem. Jaunais dāvanu veikals Ļeņina ielā 32. Interesanti, ar oriģinālu izdomu iekārtotiem skatlogiem vienaldzīgi garām nepaiet. Esam pie apavu veikala Baļņu ielā, uzpošs, tāda ikdienišķa parādība. Audumu veikals Krišāņa Barona ielā 78. Redzams, arī te ļaudis prot cienīt savas pilsētas skaistumu. Bet vai visur ir tā? Suvorova iela. Pēc šiem ķeburiem un ģipša galvām viegli atrast 51. frizētavu. Bet te jau izskatās kā kādreizajā Marijas ielas piparbodītē. Kas tad ir saimnieko? Kirova rajona pakalpojumu kombināts. Un tādas lietas redzam pašā Rīgas centrā. Vēl viens mākslas darbs tu izstādījis 8. modes ateljē. Tiešām par šādu bezgaumību pat pašiem jākaunās. Pilsētas izpildu komitejai šiem Rīgas piesārņotājiem jāteic stingrs vārds. Rīga kļūsi bagātāka ar vēl vienu staltu celtni. Rūpnīcas VF jaunā kultūras pils pilnīgi atbilst savam nosaukumam. Viena no daudzajām atpūtas telpām. Savu brīvo laiku pilī vienlaikus var pavadīt 1700 vefiešu. Zālē vietas 900 teātra, mākslas un mūzikas cienītājiem. Komfortabli, patīkami un mājīgi. Vefiešiem svētki. Tautas saimniecības padomes priekšsēdētājs Gaile pili nodot tās īstenajiem saimniekiem. Padomju valsts rūpējas par tiem, kas ar savām rokām un sirdi ceļ gaišo rītdienu. Kurš gan ejot garām šai vietai nebūs vērojis, kā aug Rīgas stacijas jaunā ēka. Lai uzzinātu par būvniecības darbu norisi, mūsu operators devās iepazīties ar stacijas celtniekiem. Cīnāmies par komunistiskā darba brigādes nosaukumu, sacīja Armands Vecvanaks. Jaunā ēka padarīs vēl krāšņāku Rīgas centru, teica Semjons Tigrovs. Un pašreiz mēs stāvam nākamās stacijas laukuma priekšā. Tad būs plašs un ērts, atbilstošs pasažieru prasībām. Kur jau rodas pirmais asfalta klājums, mēs uzzinājām visu celtnieku kopīgo solījumu. Jaunās stacijas būve tiks pabeigta līdz padomju Latvijas 20. gadadienai. Tā ir jubilejas celtne. Rīga. Pilsēta, kuru mīlam
ar kuru lepojamies. Katrs rīznieks vēlas, lai vienmēr un visur te valdītu kārtība un miers. Ne pienākums, bet sirdsapziņa aicinājusi daudzus rīzniekus stāties brīvprātīgo kārtības sargu rindās. Jā, diemžēl ir vēl daži cilvēki, kuriem nepieciešama sabiedrības kontrole. Viņu nav daudz, tādēļ jau vairāk krīt acīs. Viņi apkauno mūsu pilsētu. Stīva mēle, bramanīga duša un lunkans stāvs. Tagad Anatolijs Dolganovs draud tikai ar pirkstu, bet pirms mirkļa ar dzelzs stieni. Neataisnojieties, pilsoni Kagan, tas ir jūsu darbs, ko paveikusi šī asiņainā dūre. Brīvprātīgo kārtības sargu štabā tiek atvests ik viens, kas to pelna. Indai Osei šķiet netīrs krēsls, uz kura būs jāsēž, bet daudz netīrāks ir parazītisks dzīvesveids. Ārēji ļoti dažāds, bet iekšēji vienāds. Šai ļaužu saujiņai ir viens kopīgs ieradums – slēpt savu seju no citiem, no sirdsapziņas, no saules gaismas Rīgas ielās. Paklusēsim brīdi un pavērosim. Sasprēgājis ģips, betons. Labi, ka daba nevar apvainoties, bet cilvēki taču var. Bezgaumīgas, neizteiksmīgas figūras ar vien vēl sastopamas pat Rīgas dārzos, ceļu krustojumos Jūrmalā. Tenisa spēlētājs. Vēl tenis. Un vēl 4., 5., 6. Pietiek, nudien. Mūsu ļaudīm vajadzīgas skaistas skulptūras, kas audzinātu, iepriecētu un izdēļotu vietu, kur uzstādītas. Un arī pārdevēji bez veikaliem, kurvji, kastes, viss turpat pie rokas un pie zemes. Kāpēc biedra nepārdevēja tik nikna? Mēs ar šiem kino kadriem visvairāk vainojam jūsu vadību. Arī mušiņai jādzīvo vien ir. Jā. Bet kur tad sanitārā inspekcija? Mājasēmnieces, protams, pateicīgas, ka nav jāiet uz tirgu, bet kur ir ielu tirzniecības kultūra? Kāpēc, piemēram, Tallinā neredz tādas kastes un kurvjus, bet gan īpašas pārvietojamas nojumes? Uz drīzu redzēšanos, biedri tirzniecības darbinieki! Sakņu veikals kādu Rīgā nav mazums, un tomēr vienīgais tāda veida, jo te pārdevējas Vijas Bulas rokās vienkāršie dārzeņi gandrīz vai runā, ņaud un rej. Kopā ar veikala vadītāju Janīti Karlevāni viņas rāda, ko spēj humora izjūta un izdoma. Sveiki, biedri pircēji! Pie mums patīkami iepirkties!
Atnāciet uz veikalu Ļeņina ielā 62. Ziemas autokross Šmerlī. Ik pēc minūtes startē mašīna. Distance 65 km. Rava, līkumots un dangains ceļš. Te vajadzīga sevišķa izturība un māka un stipri nervi. Kas būs pirmais? Sekojiet 4. numuram. Pie stūres lauksaimniecības akadēmijas šoferis Rolands Balodis. Viņš vada automašīnu Gaz 51. Cīņa nav viegla. Sportmeistars Balodis ar vienu vēl priekšgalā. Viņš izcīna pirmo vietu. Lūk viņš, Jurijs Gagarins, pirmais kosmonauts, padomju cilvēks. Cilvēks, ko pieminējis gadsimti. Šī Rīgas iela, kas atzarojas no pašas Ļeņina maģistrāles, tagad sauksies Varoņa vārdā. Jaunā skvēra liepas viesmīlīgi sagaidīs VF kultūras pils apmeklētājus. Drīz šie zēni un meitenes pāries jaunajā skolas ēkā. Ir patīkami stādīt kokus, bet visvairāk man patiktos doties tur, kur bija Jurijs Gagarins. Un es gribu būt pirmais latviešu zēns, kas dosies kosmosā. Lūk šī skola. Pirmā patstāvīgā būve darba vadītāja Upīša dzīvē. Elpa aizraujas, kad iedomājos, ko visu veiks tās paaudzes, kuras mācīsies šajā skolā. Ko jūs teiksiet, biedre Zālīte? Mēs darīsim visu, lai Jurijam Gagarinam nebūtu kauns par savu ielu. Pilsēta jau dara visu, lai šī kādreizējā Nomale Ropažu iela kļūtu par vienu no ērtākajām Rīgas satiksmes artērijām. Šis simpātiskais mazulis, autobusa Latvija, jauns modelis. Tas piedzimis Rīgas autobusu virsbūvju fabrikas eksperimentālajā cehā. Drīz simtiem viņa brāļu dosies pasaulē no jaunās plūsmas līnijas. Pateicoties šai līnijai, rūpnīca jau tagad spēj darboties ar 7 beigās paredzēto jaudu. Lieliski! Bet vai tad partijas 22. kongresa gadā var strādāt citādāk? Autobusu būvētāju kārtējo lolojumu gaida mūsu dzimtenes ceļi. Un ne tikai. Latvija aizstāv padomju markas godu arī PSRS rūpniecības izstādē Londonā. Sliktu gaumi atstāsim ārpusē. Šeit valdas skaistais. Rīdzinieki jau uzminējuši. Esam jaunajā mēbeļu namā. Lūk, kā mākslinieki ieteica iekārtot modernu istabu. Arī jūsu mājoklis var būt tāds. Kā
Katras nama mātes sapnis. Virtuves iekārtā ir arī ledus skapis, putekļu sūcējs, gāzes plīts. Mazliet jāpadomā, jāapsver, vēlreiz jāaplūko. Un pasūtījuma blanka par mērenām cenām palīdz sapni ar laiku pārvērst īstenībā. Kā mani sagaidījuši Rīgas sporta laukumi? Jautā pavasaris. Jāpalūkojas. Tramvaju trolejbusu Tresta tenisa stadionā čakli ļaudis jau laikus parūpējās, lai viss būtu kārtībā. Par šādu skatu var tikai priecāties. Bet par šo graustu, kas izdaiļo Daugavas tenisa laukumus? Mūsu operatoram izdevies iekļūt elektromašīnu rūpnīcas tā sauktajā sporta laukumā. Bet te nav ko piebilst. Vagonu rūpnīcas stadionā jau saimnieko sportisti. Turpretī kombināta Rīgas audums fiskultūrieši gaida, kad viņu stadionu uzposīs rūķīši. Trešā vidusskola savākusi daudz metallūžņu. Labi, bet slikti, ka tie joprojām aizņem sporta laukumu. Dinamo velotreku riteņbraucēji uzpoš paši. Te viss ir jauns. Pat vēji, kas te staigā, ar jaunu spēku vecās priedēs krīt. Ik katrā logā, katra bērna vaigā, te saule lūkojas un pasaka labrīt. Āgenskalna priedes, labi te dzīvot, un kļūst vēl labāk. Rudens veltes namamātēm tikpat kā roku aizsniedzamas. Ja jau priedes, tad visur. Nesen atvērtajā kafejnīcā mirkļi rit ātri. Jauni kvartāli, kā krāšņa josta, apņem veco Rīgu. Bet kas tas? Rai? Vai tiešām šai namā ierīkota paradīze? Nē, mēs vienkārši tiekam uz brīdi atsviesti pagātnē. Šie kauna traipi nekavējoties jāiznīdē no padomju pilsētas šodienīgā un gaumīgā tērpa. Kā mēs jums patīkam? Liekas labi. Rīgas zooloģisko dārzu gadā apmeklējā 500 000 cilvēku. Šodien zooloģiskā dārza 50 gadu jubilejā operators uzfilmējis parka vecāko iemītnieku Pepo un arī pašu jaunāko savaļas zirgu ģimenes pastarīti.
Jauns sporta veids skierings. Kā redzat, slepotāji aizvien vairāk sāk brāļoties ar motosportu. Vasarā uz ūdens, ziemā uz ledus. Rīgā pagriezieniem un šķēršļiem bagātajā Māras ezera trasē sacenšas pirmie skieringa entuziasti. Tiek sasniegts liels ātrums. Dažkārt motociklam jāgaida slēpotājs, dažkārt slēpotājs pat apdzer motociklu. Šeit nepieciešama asa reakcija un ciešs kontakts ar savu biedru. ...175 kubikcentimetru klasē uzvarēja Kārlis Ošiņš un Ilmārs Andersons, bet 350 kubikcentimetru klasē Rīgas Politehniskā institūta studenti Pēteris Aleksandrovičs un Jēkabs Medisons. Drīz ikdienas 8500 cilvēku ceļi sastapsies te, jaunajā Rīgas autoostā, pilsētas 4. vārtos. ...220 reizes dienā autobusu šoferi teiks uz redzēšanos, 220 reizes teiks, esiet sveicināti. Republikas gada diena kļūs par jaunās autoostas pirmo darba dienu. Ļeņina iela. Šodien arhitektu acīs tu izskaties jau tāda. Mazos koka namiņus drīz nomainīs jaunas celtnes, dzīvojamās mājas un viesnīcas, veikali un teātri. Mūsu senās pilsētas rekonstrukciju projektē arī jauni cilvēki, kas tikai pēc Rīgas atbrīvošanas kļuvuši par savas mākslas īstiem meistariem. Kā plāni īstenojas dzīvē, to rīdzinieku tu esi jau redzējis Juglā, Āgenskalna priedēs, Maskavas rajonā, arī pašā pilsētas centrā. Pēckara gados dzīvokļu celtniecībā sasniegts lepns skaitlis – 1,200,000 kvadrātmetru. Un no jaunām mājām ved ceļš uz jaunu skolu. Šeit dzīve sākas ar 3 burtiem, bet turpinās vēl daudz tālāk aiz alfabēta pēdējā burta. Rīga, es vēroju tavu jaunību un atkal smaidu, tāpat kā pirms 20 gadiem, kad pa tavu galveno ielu atgriezos mājās. Rīga, nav vairs jāgaida 20 gadu, kad tu būsi 2 tik liela. Rīga, Rīga, pie Daugavas grības, lūka olas uz plaukstīgu cēl, sapnēs laidus ik apsimtus veltus. Audzi liels rīdzinieku un pieņemies spēkā.
Tu mūsu pilsētā dzīvosi un tālāk to celsi. Saule, jauna kafejnīca, Tirzas ielas jauno māju rajonā. Ko visu spēj mākslinieka gaume un talants. Lai mūs vienmēr un visur apņemtu skaistums. Protams, šeit formā jābūt arī viņām. Bet, ja nu labs garstāvoklis aizmirsies mājās, varbūt to atgūst tad šeit. Rīga, Rīga, dimdētāja! Tu ver priekam un labiem draugiem arvien plašākus savus vārtus. Republikas jubilejas dienās tu saņem jaunu jūras ostas pasažieru staciju. Vēl viens solis tuvāks stacijas laukumā arhitektoniskā ansambļa izveidēji galvenais pasts. Autoelektroaparātu rūpnīcai jauns korpus. Lai traktoru un automašīnu piedarumu būtu vēl vairāk. Juglas ezera malu vairs nepazīt. Bet jaunās sporta manēža Maskavas rajonā kļūs par tavu sportistu ziemas stadionu.
kā rīdzinieki katru gadu ver vārtus pavasarim. Lucavas salā vīriem veicams grūtāks darbs. Daugavas gultnes Dolomītā jāiecer balstim, topošajam 3 kilometrus garajam salu tiltam. Šī mašīna ar tāda veida kausu ir lielisks palīgs celtniekiem. Esam pieraduši iztēlēs skatīt nākotnes projektus, lai gan pāļu dzimēju un celtņu dimā saklausāma tepat blakus. Ķīpselā, Rīgas Politehniskā institūta jaunajā pilsētiņā, jau mācās ķīmijas fakultātes studenti, docenta Ojāra Neilanda vadībā. Sakiet, lūdzu, biedri Neiland, kā jūtaties jaunajās auditorijās un laboratorijās? Pirmkārt, ir daudz plašākas telpas. Organiskās ķīmijas katedrai un diketonu problēmu laboratorijai ir lielākas iespējas studentu zinātniskajam darbam, aspirantu sagatavošanai. Šeit mums ir arī jauna, moderna aparatūra, kas atvieglo ķīmisko savienojumu struktūras noteikšanu, analizē sarežģītus vielu maisījumus. Protams, vēl jāpierod, neierastais jāapgūst ikdienas darba ritmā. Vecās mājeles nojaucam, jaunas skaistas uzceļam, apkārt arhitektu paredzēts laukums. Galīgi bez kioska arī neiztiksim. Te neskatieties ciemiņi no Tallinas un Ļeņingradas, skatieties tur, augšā. Iebraucot Rīgā no Rumbulas puses, jūs sveic Ķengaraga jaunceltnes. Mēs neesam automašīnu kapsētā. Mēs esam Grīvas ielas tirdzniecības centrā. Budisms, kā arhitektūras novirziens, zeļ un plaukst. Jūs dodaties uz Tallinu, Taškentu, Novosibirsku, bet varbūt uz Jaltu, Tbilisi. Komandējumā viesos atpūtā, tad jums noteikti ir labs garstāvoklis. Drīzumā to vēl uzlabos arī celtnieki, arhitekti, mākslinieki un Rīgas jaunās lidostas personāls. Moderna apdare. Racionālais telpu iekārtojums ļaus diennaktī apkalpot līdz 15,000 cilvēku. Ērtas zāles tranzīta pasažieriem, izies līdz lidmašīnas trapam.
Tā ir lielo ritmu elpa. Jaunajā lidostā pašlaik jau darbojas dažādi dienesti, jo caur Rīgas zonas gaisa telpu lido 25 pasaules valstu lidmašīnas. Rīgā Gorkija ielas sākumā jau ļoti sen vajadzīgs tilts uz Pārdaugava. Vecie labie pontoni ilgi gatavojušies doties pensijā. Bet vēl mazliet jāpaciešas. Kievieši, projekta autori un rīdzinieki saultiltu cēlāji 1980. gadā mūs aicinās dziedāt "Cel mani pār par Daugavu, Daugavu". Tilts būs iekārts 40 cm rasnās trosēs, 312 metru bez balstiem. Rīgas centrālā universāla veikala skatlogus ievēro katrs, kam vien gadās iet tiem garām. Bet kas par tiem rūpējas? Viņa. Viņa aizraujas ar fotografēšanu, ar dārzkopību, ar ēdienu gatavošanu. Viņas vismīļākā smarža – zemes smarža. Viņas vislielākais brīnums – kā no sēklas var izaugt puķa, koks. Bet kāds tam visam sakars ar skatlogiem? Vistiešākais. Viņa taču ir māksliniece. Un jau 20 gadus. Dzīvojamais masīvs tika uzņēmis pirmos iemītniekus, un jau durvis vēris pašiem savs veikals. Tā tam vajadzētu būt visur. Adrese Rīgā Pļavnieki. Mūsu kaimī valsts Somijas speciālistu izstrādāts projekts, arī materiāli un iekārtas, ieskaitot šos iepirkuma ratiņus, kur paredzēta vieta mazulim. Pļavnieki ir viens no lielākajiem veikaliem galvaspilsētām. Tirniecības zāle vien aizņem 1200 kvadrātmetru. Bet līdzās vēl tikpat daudz vietas atvēlēts kafejnicei, noliktavām, pasūtījumu galdam, palīgu telpām, darbinieku vajadzībām. Veikals durvju priekšā. Konteineri, fasēto produktu izvēle. Tas viss ievērojami saīsina iepirkšanās laiku. Par to Pļavnieku kolektīvam ikdienas paldies saka aptuveni 25 000 pircēju. Rīga plešas plašumā.
Senos nomaļu nosaukumus iegūst jaunie mikrorajoni. Vienu no tiem projektējis Republikas valsts prēmijas laureāts arhitekts Juris Gertmanis. Mēs pat labāk atrodamies dzīvojamā rajonā Zolitūde, kur celtniecība rit jau pusotru gadu. Tātad kā kompozīcijas pamatelements dzīvojamās apbūves struktūrā Zolitūdē 1 kalpo šī Ruses iela, kuras kontūras dabā ir sākušas iezīmēties. Šī iela savienos lielo mikrorajonu centru, kas būs arī pēc tam arī rajona centrs, ar pat labāk eksistējošo staciju Imanta. Iela kalpos kā galvenais satiksmes transporta līdzeklis ar pilsētas centru. Mēs izvietojām ēkas plānā tādā pakaļveidīgā formā. Autotransporta piekļūšana šiem pakaļiem ir no ārpuses, līdz ar to tas deva iespēju iekšējos pagalmos pilnībā izslēgt transporta iekļūšanu un izmantot viņas iedzīvotāju vietējai sadzīvei, bērniem, kur rotaļāties. Ir liels prieks par to, ka dzīvojamā rajona Zolitūde celtniecība rit kompleksi. Tas ir kopā ar dzīvojamām ēkām, vienlaicīgi tiek būvēti arī visi nepieciešamie sabiedriskie pakalpojumi. Tas ir veikali, pass, telefons un tā tālāk. Daļa no šiem objektiem izvietojas dzīvojamā ēku pirmajos stāvos. Dzīvojamais rajons tiek apbūvēts ar 119. sēriju. Tāpat labā mūsu republikā ir viena no labākajām dzīvokļu plānojuma ziņā. Atšķirās no iepriekšējām sērijām viņa ar to, ka plānojuma pamatā ir tāda speciāla ieejas halle. Šī halle ir visos dzīvokļos. Tad vienlaicīgi ar dzīvojumu apbūvi tiek būvēti arī bērnu dārzi. Uz šī gada 1. septembra nodos eksploatācijā arī skolu. Patīkam, ka šī skola būs ar tādu baseinu. Bērnu dārzs ir 280 vietām, skola 1600 vietām. 119. sērijas fasāžu apdarē šajā rajonā plaši tiek izmantot brocā keramikas flīzīte. Mēs centāmies šo flīzi izvietot tādā veidā, lai radītu ne tikai zināmu vertikālu ritmu, bet uzsvērt arī ēku horizontālo virzienu. Un piedāvām, lai šo flīzīti novietotu tuvāk garām gājēji tieši tam skatu līmenim. Jums bija iespēja iepazīties ar dzīvojamā mikrorajonu Zolitūde 1. Turpmāk šeit tiks uzbūvēta vēl dzīvojamais mikrorajons Zolitūde 2 un Zolitūde 3. Dzīvojamais masīvs atrodas Jūrmals tūmā un turpmāk ar pilsētas centru to savienos metro. Par visas Rīgas pilnveidošanu stāsta pilsētas galvenais arhitekts Gunārs Asaris. Pilsēta aug ne tikai plašumā, bet arī augstumā. To labi pierāda pilsētas centrālā daļa. Pierāda tās izmaiņas, kādas ir ienesuši jaunais televīzijas tornis, radiotelekomplekss, Gorkija tilta pilons, kas turpina to centra projektā iesākto koncepciju attīstīt centra akcents vairāk Daugavas kreisajā krastā. Pati pilsētas sirds, vecpilsēta, Vissavienības arhitektūras piemineklis, arī praktiski gūst savu atjaunošanās procesu, jo masveidā ir uzsākta šo arhitektūras pieminekļu restaurācija, rekonstrukcija un viss šis darbs kultūras mantojuma saglabāšanā nākamām paaudzēm var dot to vajadzīgo pilnskanību tādai vēsturiskai pilsētai kā Rīga, kura jau 8. gadu simteni aug un attīstās. Rīdzinieki jau pieraduši, ka līdzās mūsu restaurātoru latviskajai un krieviskajai runai skan arī poļu mēle. Mums palīdz arhitektūras pieminekļa restaurācijas uzņēmums no Varšavas. Tā pilnvarotais Rīgā inženieris Jozefs Chmals stāsta. Wykonując działania w różnych stronach świata, w roku 82 Esam strādājuši dažādās pasaules valstīs. 82. gadā nokļuvām Rīgā, skaistā pilsētā, kur saglabājušies tik daudzi senatnes objekti. O charakterze zabytkowym do dnia dzisiejszego. I tutaj chciałbym powiedzieć, że bliższe porównanie. Par tiem vislabāk varētu pastāstīt inženieris arhitekts Stanislavs Mantuks. No jest to miasto bardzo ciekawe, miasto znane szeroko w świecie, w historii urbanistyki. Šī pilsēta ir interesanta, pazīstama visā pasaulē, īpaši no pilsētu būvniecības viedokļa. Šeit atbraucot, uzzinājām, ka gandrīz 100% vecās apbūves atrodas valsts aizsardzībā. W 100% układu urbanistycznego. Stara forteca położona nad Bełjawą, która... Pašlaik mēs atjaunojam senā pilsētas aizsardzības mūra fragmentus. Do dzisiaj w trzech częściach się zachowały i my w tej chwili właśnie zajmujemy się restauracją jednej z tych części murów. Chcę zwrócić uwagę, że prace nasze w stosunku... Atšķirībā no mūsu darba citās Eiropas pilsētās, Rīgā mums tiek dot iespēja restaurācijas darbus veikt kompleksi. Sākot ar arhīvu apguvi, ar pētījumiem arheoloģijā un arhitektūrā, un beidzot ar celtniecību ļoti plašā mērogā.
Niezależnie od tego, bardzo ciekawy układ prezentuje miasto koniec XIX. Ļoti interesants ir 19. un 20. gadsimta mijā tapušais skaisto nama ansamblis Jugendstilā. Z przepięknymi kamienicami w Jugendstylu, jak to nazywamy. Jā, tie ķengaragi un zolitūdas jau ir labi, tikai acis un sirdi neskapēc piesien tieši šie nestandarta nami, ar tiem mēs lepojamies.